sūdzībās.lv. Sveiki visiem! Šodien es vēlos pastāstīt par personu, kas krāp naudu. Bet šodien mēs darām interesantāku streamu. Es beigšu tiešraidi tad, kad beigsies timers. Katra dāvana ir plus 5 minūtes. Paldies visiem, kas skatījās. 287 stundas, 20 minūtes, 18 sekundes. Tas ir cik daudz laiks bija palicis tiešraidē. Tas nozīmē to, ka šis krāpnieks izkrāpa 34 eiro no saviem skatītājiem un no šī visa ieguva plusā 17 eiro. Kontekstam tas ir pietiekami, lai noalgotu prostitūtu Etiopijā uz 8 diennaktīm. Piedodat, ka es jūs apkrāpu, es nedomāju ar veselo saprātu. Varbūt jūs man piedosiet un ekstra koinus ziedosiet. Kā redzam, pat šādā momentā tiktokers, kurš sevi sauc par Arvi, nav nožēlojis, ko viņš ir izdarījis. Kā komentē viens no Arvi bijušajiem faniem: "Bļe, es zināju, ka tu esi pusīs. Graunais vīrietis skamo cilvēkus priekš tiktok giftiem, un viņa krāpniecība neapstājas šeit." Izejot cauri viņa tiktokiem, redzam, ka viņš bieži iesāk projektus apsolot lielus rezultātus, bet tos nekad neiedod skatītājiem. Es nopirkšu dzīvokli pa 1 eiro. Tālāk pa eiro vērtu grāmatu viņš netika. Mēs esam arī atraduši vienu no lielākajiem meliem, ko Arvis ir pateicis savos tiktokos. Es vairs nekad nedzeršu. Burtiski nedēļu vēlāk Arvis paķēra blackout. Sliktākais ir tas, ka Arvim jau iepriekš ir vēsture ar krāpšanu. Es jūs esmu apkrāpis. Un neskatoties uz viņa pieļautajām kļūdām, viņš tās ir atkārtojis. Ja jūs vēlaties, lai Arvis apstājas, lūdzam nosūtīt naudu uz mūsu krāpnieku apstāšanas fonda PayPal arvisc@gmail.com.